Ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, mums vajadzētu sākt. Kolēģi, draugi, ekscelences, vēlreiz priecājos jūs redzēt otrajā panelī. Otrajā panelī, kas saucas Virzoties uz kopēju miera un labklājības telpu, pilsoniskās sabiedrības loma. Pirms es atklāju šo paneli, es vēlētos sniegt kādas piezīmes organizatoriskas dabas. Šis būs interaktīvs panelis. Mūs skatās internetā, gan Latvijā cilvēki, gan ārpus Latvijas. Un ir iespēja cilvēkiem Twitterī savas domas ietvītot. Tāpēc esiet interaktīvi. Un no tehniskās puses mums ir arī interaktīvi Latvijas institūciju izdoti materiāli par to, kas notiek reģionā. Stabilitātes un drošības un miera jautājuma ziņā. Varat šīs grāmatas paņemt bez maksas lejā, kā arī pie informācijas galda un lejā recepcijā. Paņemiet savu nelielu dāvanu piemiņā no Latvijas. Un atgriežoties pie paneļa tēmām, virzoties uz kopēju miera un labklājības telpu, 2003. gadā Eiropas drošības stratēģijas tika sākta ļoti optimistiskiem vārdiem. Eiropa nekad nav bijusi tik bagāta, tik brīva. Un gadsimta vardarbība, kas valdīja gadsimta pirmajā pusē, ir transformējusies mierā un demokrātijā gadsimta otrajā pusē. Ir liels pārmaiņas notikušas, pat arī attiecībās ar Krieviju, kas ir harmonizējušās attiecības. Taču Eiropas komisijas priekšsēdētājs Romānija Prodī teica, jūs ziniet, ka attiecības ar Krieviju ir kā kaviārs un vodka, jūs zinat, cik tas ir harmoniski un sadarīgi. Šodien šis optimisms, diemžēl, ir zudis, jo notiek Eiropas sirdī militārs konflikts un asins izliešana. Krievija agresīvi uzbruka Ukrainai. Un arī reģionā notiek spēles noteikumu maiņa. Teritoriālā integritāte vairs nav pašsaprotama. Mēs jau esam runājuši pirmajā panelī par konfliktu iesaldēšanu. Šobrīd mēs redzam, ka 5 AP valstīs notiek konflikti, kas nav iesaldēti un pastāv eskalācijas risks. Šodien nešķiet, ka mēs dzīvotu miera periodā. Mēs arī nevaram ignorēt šīs problēmas, kas ir reģionā. Tiek pacelti vairāk jautājumu. Es ceru, ka mēs varēsim tos pārunāt šeit. Kādi ir galvenie izaicinājumi Eiropas austrumu partnerības ietveros drošības ziņā? Kāda ir nacionālo spēlētāju loma? Karls Bilds Viļņā arī šādā pašā konferencē ironiski runāja par galvenajiem spēkiem Eiropas Savienību un Krieviju. Putins piedāvā kaut ko, ko jūs nevarat atteikties, taču Eiropas Savienība piedāvā kaut ko, ko jūs nespējat saprast. Un šeit tiek arī tas paskaidro spēku miedarbību reģionā. Kāda ir civilās pilsoniskās sabiedrības loma veicinot mieru un demokrātiju? Šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Un es aicinu paneļa diskusijas laikā sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Mums ir pazīstami runātāji.
debats laikā es iepazīstināšu pamazām arī mūsu paneļa diskutētājus. Mēs sāksim ar Kaha Gogolašvili, kas ir Eiropas studiju direktors Gruzijas strateģisko un starptautisko studiju fondā. Un pirms es jums dodu vārdu, es vēlētos lūgt saviem panelistiem, kolēģiem pieturēties pie 7 minūšu likuma, lai mums paliek laiks diskusijām, lai varētu iesaistīt arī auditoriju. Doktora Gogolašvili kungs, Gruzija ir daudzajādā ziņā bijusi pirmā 2003. gadā. Tur notika rožu revolūcija. Mēs to saucam arī par krāsaino revolūciju, vismaz vienu no pirmajām krāsainajām revolūcijām. Un tā bija viena no cieņpilnajām revolūcijām 2003. gadā. 2008. gadā Gruzija piedzīvoja pirmo karu ar Krieviju un postpadomju telpu, kas bija ļoti nepatīkams pārsteigums daudziem no mums. Daudziem no mums tas bija jau šķita paredzams. Kādā attīstības posmā šobrīd ir Gruzija, kāda ir izaicinājumi drošībai, labklājībai un mieram? Lūdzu. Paldies. Ir liels gods uzrunāt jūs šajā konferencē, kolēģi, ekscelences, arī pārējie viesi. Runājot par Gruziju, man bija vispirms jārunā par pilsoniskās sabiedrības lomu. Es atgriezīšos pie šī jautājuma vēlāk. Uzreiz sākšu ar šo jautājumu. Vispirms, kāpēc Gruzija bija pirmā šajā ziņā? Es domāju, ka Gruzija nav tik ļoti tuvu Eiropas kodolam. Tā ir valsts, kas ir Eiropas kontinenta malā, un gadsimtiem tā ir mēģinājusi palikt Eiropas valstu vidū. Tas ir Gruzijas cilvēku kopējais noskaņojums, izmantot jebkādas iespējas, kas ir dotas, lai šajā lokā paliktu, būtu Eiropas valsts. Mēs nevaram teikt, ka Gruzija ir Eiropas valsts no visiem aspektiem skatoties. Citādi mums nevajadzētu tik daudzas lietas veikt un tik daudz reformas ieviest. Taču spēcīga vēlme joprojām pastāv un vienmēr ir pastāvējusi. Tas ir iemesls, kāpēc mēs kļuvām agresiju mērķis vairākas reizes. Mēs zinām, 2008. gadā karš starp Krieviju un Gruziju sākās jau 90. gadu sākumā, uzreiz pēc neatkarības atgūšanas. Es vēlētos teikt, ka tajā pašā laikā nav svarīgi, kurš ir pirmais, kurš ir otrais. Kā es to redzu Austrum Eiropā? Austrum Eiropa ir arī Eiropa, un to apdzīvo cilvēki, kas vēlas būt eiropieši, nācijas, kas vēlas būt Eiropas daļa. Un ko tas nozīmē? Vispirms tas nozīmē, ka ir jāpieņem vērtības, kas Eiropas Savienībā ir attīstītas. Arī jābūt vēlmei šīs vērtības ieviest un dalīties ar šīm vērtībām. Un šīm 6 valstīm ir kopējs, lai gan vizuāli tās šķiet atšķirīgas. Dažas no šīm valstīm ir jau parakstījušas asociācijas līgumus, un dažas plāno tuvāk sadarboties ar Krieviju. Taču esmu pārliecināts, ka visas šīs 6 valstis kļūs par Eiropas daļu, un nekas nemainīs šīs cerības. 2003. gadā notikusi revolūcija Grūzijā. Šobrīd pastāv par to dažādi iemesli. 2012. gadā notika varas maiņa, ir ļoti daudz negatīvas lietas teiktas cilvēkiem par to, ko mēs esam pieredzējuši pēc rožu revolūcijas tieši attiecībā uz nacionālo kustību un šīs kustības varu.
Taču mēs varam teikt, ka rožu revolūcija bija ļoti svarīgs vēsturisks pagrieziens Gruzijas vēsturē, ne tikai Gruzijas vēsturē, bet Austrum Eiropas valstīs, kuras saprot, ka ir patiesa cilvēku vēlme pēc izmaiņām, pastāvēt pie demokrātiskām vērtībām un attīstības. Protams, mēs pieļaujam kļūdas, un arī valdības pieļauj kļūdas, arī pilsoniskā sabiedrība pieļauj kļūdas. Un dažreiz nepārāk precīzi lietas tiek darītas, taču mūsu ieņemtais virziens ir noteikts, un šķiet, ka virzamies tuvāk mērķim. Drošība un miers ļoti lielā mērā atkarīgi no lieliem spēlētājiem, kas ir iesaistīti. Eiropas Savienība ir spēlētājs, kam ir ļoti liela atbildība. Mums vajadzētu pateikties visas Austrum Eiropas valstis, pateikties Eiropas Savienības valstīm, cilvēkiem, kas ir radījuši šo savienību. Šī importa dēļ, jo tik daudzas lietas ir radītas, austrumu partnerība ir tiešām labas vēlmes rezultāts, laba vēlme, kas nāk no Eiropas tautām. Eiropas Savienība sniedz arī atbildību paveikt iesākto. Ir arī atbildība par to, ka jāievieš stabilitāte, drošība un miers šajos reģionos. Protams, tas ir kopējs. Mums visiem taču Eiropas Savienība ir pirmā, kas ir atbildīga, un mēs arī prasam no Eiropas Savienības, lai tā ir stiprāka un labāk attīstīta nekā citi. Otrais spēlētājs ir Krievija, kas diemžēl spēlē negatīvu lomu. Es nezinu, kāpēc Krievija ir ieņēmusi šo lomu, tā varēja pavisam citu lomu spēlēt, palīdzot Eiropas Savienībai transformēt šīs valstis un arī pašai transformēties. Taču šī loma ir tāda, kāda tā ir. Ko mēs varam darīt, ko citas valstis un pilsoniskās sabiedrības mūsu valstīs var darīt šajā labā? Es domāju, ka agresija un drošības izaicinājumi, ka tiem ir divu veidu dimensijas. Pirmā ir apdraudējumi teritoriālai valstu integritātei, kā arī politiskai kārtībai. Šie fiziski apdraudējumi, taču ir arī garīgs apdraudējums, kas darbojas caur uzbrukumiem cilvēku idejām, cilvēku plāniem. Domāju, ka Krievija strādā abos virzienos. Mūsu loma ir palīdzēt valstīm stingri pret tos pastāvēt. Gan šajā garīgajā dimensijā, gan fiziskajā dimensijā palīdzēt cilvēkiem labāk komunicēt, palīdzēt saprast reformu nepieciešamību, izmaiņu nepieciešamību un atbalstīt šīs vērtības, kas balstītas uz izmaiņām. Šeit tam ir īpaša loma. Es vēlētos uzsvērt, ka neskatoties uz visu, visbeidzot, miers konfliktos AP valstīs, Austrum Eiropas valstīs nevar tikt atrisināti augstā politiskā līmenī, kā to parasti cenšas darīt, vai caur vēlēšanām, valdības vēlēšanām. Ir pienācis brīdis, kad pilsoniskajai sabiedrībai ir jāspēlē liela loma miera dibināšanai. Kas būtu pilsoniskajai sabiedrībai jādara konfliktu risināšanā? Es domāju, ka šeit ir runa par valstu transformāciju. Gruzijā, piemēram, mēs esam sapratuši, pamazām tas notika, ka konflikti
kas ir notikuši, tie galvenokārt nāk no politiskām konfrontācijām. Un ir runa par to, kā tiek saprastas lietas. Kad Dienvidabhāzija uzsāka kustību par brīvību, protams, viņi nesaprata, ka mēs gribējām tuvoties rietumiem dēļ labklājības un vērtībām. Bet Abhāzijā un Dienvidosetijā cilvēki nesaprata, ka mēs centāmies dibināt patiesu demokrātiju, un šeit pilsoniskai sabiedrībai jāspēlē aktīva loma. Mums jāmēģina savās valstīs dibināt miers un labklājība, kā arī jācenšas atbalstīt vienam otru, atbalstot savas valstis, lai veicinātu mieru un labklājību. Es zinu, ka nav palicis daudz laika, taču es vēlos teikt, ka šis secinājums nāk arī no Eiropas Savienības pieredzes. Modernizācija un demokrātiska modernizācija, eiropeizācija kopumā ir galvenais iemesls, kāpēc Eiropā nav karu. Protams, ka ir konflikti, taču tie nav tik tādā līmenī neattīstās. Eiropa visbeidzot ir pieņēmusi politiskās, demokrātiskās vērtības, un tā ir galvenā lieta, kas jāatbalsta visā reģionā, lai dibinātu mieru. Paldies! Thank you, Mr. Paldies Ulgašvili kungam par šo vispārīgo ainu par drošības izaicinājumiem un par to, kas šobrīd notiek un kāda ir pašreizējā situācija. Mēs novērtējam to, ko Gruzija ir paveikusi pēdējos gados un tās apņēmību virzīties uz rietumiem, tuvināties Eiropas Savienībai. Man uzreiz jautājums, kā ir ar sabiedrību? Kāds ir sabiedrības viedoklis? Vai notiek kad modernizācija vai tāds kā Eiropas nogurums Gruzijā, jo mēs mēdzam runāt par šādu nogurumu saistībā ar Eiropas Savienības paplašināšanos. Vai ir kāda vilšanās vai kas tāds, ko Eiropas Savienība var darīt, lai veicinātu šo attīstību? Un paldies par jautājumu. Es esmu vērojis šos Gruzijas sabiedrības attieksmi pret Eiropas Savienību. Bija tāds romantisma periods Gruzijas sabiedrībā attiecībā uz mūsu Eiropas vēlmēm. Eiropas integrācija nav kas tāds, kas ir ļoti vienkārši panākams. Tas sākotnēji mēs bijām pārliecināti, ka pietiks tikai ar apņēmību. Es atceros, ka pēc Rožu revolūcijas bija tādi paziņojumi, ka 5 gadu laikā kļūsim par Eiropas Savienības dalību valsti. Šīs vēlmes, protams, ir ļoti labas, taču cilvēkiem ir jāsaprot arī tās problēmas, kas pastāv, grūtības, kas mums ir jāpārvar, lai mēs varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Un, protams, tas, ko mēs sagaidījām, bija kas vairāk, taču, jo lielākas cerības, jo vairāk šķiet, ka mēs zinām, un mēs domājam, ka zinām vairāk nekā patiesībā zinājām. Taču šobrīd cilvēki aizvien vairāk saprot, ka šī valsts pārveidošana ir tikpat svarīga un ka tas ir solis ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka cilvēki arī redz reālus rezultātus no valsts pārveidošanas. Šeit nav tikai runa par tuvināšanos Eiropas Savienībai ar brīvo tirdzniecību un tam līdzīgi, bet šeit tieši runājot par cilvēktiesību ievērošanu un dažādām reformām, kas tiek īstenotas šeit, mēs redzam reālus rezultātus.
Un šobrīd ir zināms noguruma, paguruma pazīmes, taču varu jūs apgalvot, ka tas ir pagurums, no kura tikai mazliet jāatpūšās, un pēc tam mēs varēsim turpināt darbu jau rīt. Līdz ar to Grūzija ir gatava strādāt un strādāt gadiem, lai pārveidotu savu valsti, lai pietuvinātos Eiropas Savienībai un visbeidzot arī kļūtu par dalību valsti. Paldies, Gogolašvili kungs, un novērtējam jūsu optimismu un apņēmību īstenot šo optimismu arī realitātē. Bet kā ir ar optimismu Ukrainā? Profesors Oleksijs Harans no Kijevas Mohilas Universitātes politiskās analītikas fakultātes, tad kādi ir galvenie drošības un miera izaicinājumi Ukrainā? Tad 7 minūtes man dotas, ja? Paldies, un pirmkārt vēlētos sacīt, ka iesaldētais konflikts nav pats sliktākais iespējamais scenārijs, jo tas, kas šobrīd redzams Ukrainā, mums ir kombinācijā reāls karš un hibrīda karš, un mēs nedrīkstam ļaut sevi apmuļķot. Mēs šeit nerunājam tikai par sporātiskām kaujām, tās ir reālas kaujas, ikdienas apšaudes. Iet bojā Ukrainas karavīri un civiliedzīvotāji katru dienu, viņi iet bojā aizstāvot Eiropas Savienības vērtības. Un, lai arī šobrīd pastāv iespēja jaunai militārai ofensīvai, mums te ir jābūt gataviem. Tas, ko Putins šobrīd dara, ir, viņš cenšas uz Ukrainu izdarīt ekonomisku un politisku spiedienu. Viņa pieeja ir ļoti cīniska. Šeit nav runa par Donbasas anektēšanu, un šeit mēs nerunājam tikai par Donbasu, kā propagandā bieži izskan, bet 1/3 Donbasas, jo 2/3 joprojām ir Ukrainas pārvalde. Tad, Putins šobrīd jau ir sācis runāt par Ukrainas teritorijai integritāti, taču ļoti cīniskās vārdos. Jo mērķis ir legalizēt prokrieviskos kaujiniekus, noturot kaut kāda veida vēlēšanas. Un, protams, ir skaidrs, ka šajās teritorijās atrodas Krievu militārās vienības, un līdz ar to tiktu izdarīts spiediens uz Ukrainu, lai atzītu un atjaunotu visus tos zaudējumus, ko Krievu militāristi ir šobrīd paveikuši Donbasā. Līdz ar to mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz Putina aktivitātēm. Tas ir hibrīda karš, kurā tiek apvienoti dažādi faktori, un mēs nedrīkstam ļaut sevi apmuļķot. Vēl kāds Putina mērķis ir izmantot trauslo Ukrainas demokrātiju, lai panāktu savus mērķus. Un tas nav nekāds pārsteigums. Daudz diktatori izmanto demokrātiskus rīkus arī citās valstīs, lai destabilizētu šīs valstis. Un tad Ukrainā šobrīd mums ir vārda brīvība, mums ir dažādas brīvības. Mums bija parlamenta vēlēšanas, gada beigās notiks pašvaldību vēlēšanas, un ir jāsaprot, ka mēs cenšamies pretoties militārai ofensīvai, mēs cenšamies īstenot demokrātiskas reformas kara apstākļos, un vienlaikus arī vēlēšanu priekšvakarā. Tas ir neiedomājami sarežģīti, nespēja iedomāties nevienu citu valsti, kas cenšas īstenot visas šīs aktivitātes vienlaikus. Un tam visam pa virsu Putins cenšas izmantot Ukrainas trauslo demokrātiju, 5. kolonu, cenšas arī izmantot savā ziņā pilsonisko sabiedrību un izmantot to visu informatīvajā karā pret Ukrainu. Līdz ar to situācija ir ļoti sarežģīta arī pilsoniskai sabiedrībai un masu mēdījiem, jo kritizējot valdību ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo mēs dzīvojam kara apstākļos. Un patiesību sakot, reizēm baidos
ka mums pat ir pārlieku plašas brīvības, pārlieku plaša mēdīju brīvība. Mēs šeit runājam par samierināšanu. Es domāju, ka ja Krievija turpinās uzvesties tā, kā tā dara šobrīd, tad mums būs 2 valsts reģionos jāizsludina kara stāvoklis. Un prezidents Porošenko saņem kritiku Ukrainā par to, ka šis ārkārtas stāvoklis vai kara stāvoklis vēl nav ieviesis. Un viens no iemesliem ir spiediens no rietumiem, jo rietumi vēlas šeit iekļaujošu dialogu, samierināšanu, taču kā mēs gan to panāksim šajos apstākļos, kad pastāv agresija no Krievijas puses? Runājot par šo fórumu, mēs jau šobrīd kritizējam rītdien pieņemamo deklarāciju, ka tajā netiek izmantot pietiekami spēcīgi vārdi, taču lasot to, ko mums ir paredzēts apspriest, šeit nav nekas teikts par Eiropas perspektīvu, par asociāciju līgumiem, bezvīzu režīmu. Es pieņemu, ka tas viss tiks arī pārspriests, jo, piemēram, šajā panelī mēs tāpat runājam par Krievijas agresiju, taču pat šeit darba kārtībā nav izmantot šāds formulējums, un kādēļ gan tā? Es domāju, ka reizēm mēs mēdzam būt pārāk politkorekti, pārāk pieklājīgi. Es nezinu, kas ir par to jākritizē, vai Brisele, vai Ukrainas puse, taču šeit, šajā fórumā, mums nav pārstāvi no Krīmas pilsoniskās sabiedrības. Krīmas tatāri šeit nav pārstāvēti. Es domāju, ka tas tiešām ir nepareizs signāls. 18. maijs bija Krīmas tatāru deportāciju gada diena, un es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā arī nākotnē organizēt šādu veidu fórumus, jāpatur prātā, ka mums ir jāatgādina Eiropai un citām pasaules daļām, ka ir Ukrainas Krīma un ir Krīmas iedzīvotāju liktenis, kas ir jāņem vērā, un Krīmas pamatiedzīvotāji nav Krievi, tie pat varbūt nav Ukraiņi, taču, Krīma pastāv un mēs nedrīkstam to aizmirst. Es piekrītu Armēnijas kolēģim, kurš pieminēja Naģis Savčenko lietu. Mums ir jārunā ne tikai par Naģu Savčenko, bet arī par citiem Ukrainas pilsoņiem, kas ir aizturēti kā politiskie ķīlnieki Krievijā. Mums būtu jāīsteno kampaņa par šo jautājumu. Tas ir jautājums visas pasaules sabiedrībai. Es atceros pret karu vērstās demonstrācijas Vietnamas kara laikā. Simtiem tūkstošu cilvēku protestēja pret ASV agresiju Vietnamā. Es atceros, kā rietumi reaģē uz padomju agresiju Afganistānā. Tad mums ir šis pirmais teritoriālās aneksijas gadījums pēc Otrā pasaules kara Eiropā, un kur ir masveida demonstrācijas, kur ir Eiropas sabiedrība. Es, protams, novērtēju to, ko daudz eiropieši, žurnālisti, eksperti, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi dara, skaidri norādot, ka šeit runa ir par aneksiju un par starptautiskās kārtības pārkāpumu. Taču es sagaidītu, ko vairāk ne tikai no pilsoniskās sabiedrības mūsu valstī, bet arī no pilsoniskās sabiedrības visā Eiropas Savienībā. Visbeidzot, jāsaka, ka Ukrainas pilsoniskā sabiedrība darbojas šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Esmu tiešām pateicīgs Latvijas premjerministrei un bijušai ārlietu ministrei par Maidana pieminēšanu, kā tiešām parauga Ukrainas tautas varonībai. Vēlos norādīt vēl kādu konkrētu iezīmi Ukrainas pilsoniskai sabiedrībai, tā ir brīvprātīgo kustība kara apstākļos, jo patiesībā policija un ugunsdzēsēji šīs institūcijas tika iznīcinātas un šobrīd balstās uz brīvprātīgiem, kas tās atjaunoja no pamatiem,
un kas veic milzīgu darbu, lai atbalstītu sabiedrību, atbalstītu un bruņotos spēkus, mēs mēs pārvarēsim esošo situāciju un gūsim panākumus. Paldies! Professor, for the Izsaku atbalstu šiem spēcīgiem apgalvojumiem. Protams, Eiropas Savienībā un Eiropas sabiedrībā pastāv viedokļu dažādība, un tas ir savā ziņā Eiropas Savienības skaistums un arī izaicinājums. Taču vēlos apgalvot, ka Baltijas valstīm pilsoniskā sabiedrība uzskata, ka tas ir skaidrs, ka ir bijusi aneksija, šeit ir bijusi okupācija. Šeit tas ir skaidrs, un es domāju, ka liela daļa cilvēku sabiedrībā tā uzskata. Ļoti labi. Tagad atgriezīsimies pie debates. Pieskaroties Krievijas jautājumiem, jūs teicāt, ka jūs šobrīd esat kara stāvoklī pret Krieviju. Krievija ir jūsu kaimiņu valsts. Gada beigās asociācijas līguma parakstīšana tika atlikta. Vai pēc jūsu domām ir iespējams dialogs vis Krieviju? Kā jūs vērtātu dialoga dimensiju ar mūsu kaimiņu, ar ko ir smagas attiecības? Es neizslēdzu dialogu iespēju. Es atbalstu pārunas militāru, tā vietā, lai notiktu militārs konflikts. Taču Putina kungs saprot spēcīgu valodu, un patiesībā sankcijas, ko rietumi ir pieņēmuši pēc Krimas aneksijas, nav pietiekoši stipras. Tās Kremlī tika uztvērtas kā uzaicinājums atkārtot Krimas scenāriju citās Eiropas daļās. Tas neizdevās, taču pirmā reakcija nebija spēcīga. Mums ir vajadzīga spēcīga reakcija no rietumiem sankciju ziņā. Dažreiz man ir grūti izskaidrot rietumu pozīciju. Varbūt kāds šeit panelī varētu man palīdzēt to izdarīt. Minskas divas vienošanās, kas februārī šajā gadā stājās spēkā, kur bija skaidri norādīts, ka Debalceva bija Ukrainas pusē 3 dienas pēc tam, kad līgums bija stājies spēkā. Krievijas parastā armija turpināja uzbrukt šai pilsētai un to ieņēma. Tātad tika momentā šis līgums pārkāpts, tas bija kā pļauka Merkeles sejā. Taču kāda bija reakcija? Un šeit vienkārši paliek jautājums neatbildēts. Jā, tika ievestas sankcijas pret Kobzonu. Tātad līgums tika parakstīts un momentā pārkāpts un nekāda reakcija nesakoja. Es domāju, ka ir vajadzīga spēcīga pozīcija no Ukrainas puses. Arī ir nepieciešams reformēt valsti, kas būs grūti, taču pilsoniskā sabiedrība šeit ir ļoti aktīva un netiks atkārtots 2000. gadā pielaistās kļūdas. Reformas ir sākušas lēnā evolucionārā gaitā, taču tās ir sākušās, un es domāju, ka Ukraiņi ar šo reformu palīdzību var atbrīvotajās zonās nodrošināt demokrātiju. Un arī cilvēkiem Donbasā ceru, ka būs iespēja redzēt, ka ir labāk dzīvot šādā demokrātijā. Piemēram, Luganskā cilvēki pāri tiltam dodas uz atbrīvoto zonu, uz tirgu,
iepirkties un atgriežas. Jā, mums ir jābūt veiksmīgiem reformu ieviešanas ziņā, bet tas ir viens no veidiem, kā to var darīt. Paldies! Kas varētu paskaidrot Eiropas Savienības pozīciju labāk kā Kristiāns Danielsens, Eiropas komisijas ģenerāldirektorātā, kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā. Ir kritizēta Eiropas Savienība dažos aspektos, un jums tiek adresēti jautājumi, kas ar to saistīti. Tātad, kāda ir Eiropas Savienības politika šajā grūtajā situācijā, lasot ieteikumus pirms pāris mēnešiem izdotos? Tur teikts, ka ir nepieciešams, ka ir Eiropas Savienības ārvalstu politika jāintegrē kopējā ainā. Ļoti plaši jautājumi, un šie jautājumi netik ļoti skar pilsonisko sabiedrību, kas ir diezgan saprotams. Jūs diezgan pareizi norādījāt, ka šī situācija līdzinās 2002.–2003. Gada situācijai, kas gan bija atšķirīga. Tā ir realitāte. Un šobrīd Eiropas kaimiņu valstu politika tiek attīstīta. Mēs to saucam par kaimiņiem, taču arī AP valstis ir svarīgs elements šajā politikā. Vēl svarīgs punkts, kas ir minams, ir, ka Eiropas Savienība ir kā transformācijas piemērs. Es domāju, ka tas ir šajā pārdomu procesā ļoti svarīgi. Arī tas veids, kā Eiropas Savienība iedarbojas ar saviem partneriem. Galu galā tas ir transformācijas jautājums. Pāriet no konflikta uz labāku dzīves līmeni. Šī transformācija ļoti saistība ar vērtībām un arī tehniskām adaptācijām un instrumentu izmantošanu. Taču tas ir vistiešākā veidā saistīts ar to, ko cilvēki šajā valstī dara, lai šīs izmaiņas ieviestu. Gruzijas kolēģis šeit raksturoja izaicinājumus. Tas attiec arī uz Ukrainas gadījumu. Runājot par Ukrainu, ņemot vērā ļoti sarežģīto situāciju, kas tur ir, un kara stāvokli. Mūsu līmenī ir noticis nozīmīgs darbs, arī ņemot vērā, ka valstī ir tik sarežģīta struktūra. Un no reformu viedokļa, no Eiropas Savienības skatījuma, tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ mēs Austrumu partnerībā ļoti daudz investējam šobrīd Ukrainā, lai atbalstītu ukraiņus reformu procesā. Nevis sakot tiem, ko darīt, bet ierosinot izmaiņas. Ir ļoti laba darba kārtība attīstīta ar Ukrainu, kur ir norādīts tas, ko ir nepieciešams darīt. Un līdzīgi ir arī Gruzijas gadījumā. Atbildot uz jūsu jautājumu, tas ir tas, uz ko mēs
grasāmies koncentrēties, kur grasāmies investēt. Un Eiropas Savienība vēlas būt spēcīgs partneris iesaistītajām valstīm. Tas tiek balstīts uz ļoti spēcīgu sadarbību. Un tas nedarbotos, ja tikai birokrāti un ministri savā starpā parunātos. Lai tas viss notiktu realitātē, ir vajadzīgas spēcīgas kustības. Mobilizācija reformu vārdā ir ļoti svarīga. Tā spēlē ļoti svarīgu lomu. Tāpēc mēs cenšamies sniegt mūsu sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības organizācijām Ukrainā, palīdzot vadīt reformas, mobilizēt atbalstu reformām. Un es domāju, ka, ja mēs varam palīdzēt šajā aspektā, tas jau ir svarīgs ieguldījums. Un runājot par konfliktu, kas tika labi aprakstīts, Eiropas Savienība ir vienota, ir Eiropas Savienības pozīcija, kas ir gan attiecībā uz Minskas līgumiem, attiecībā uz sankcijām, un šī pozīcija tiek atkārtota arī saistībā ar Ukrainas integritāti un tās respektēšanu, kā arī nelegālo Krimas aneksiju. Paldies! Paldies, Danielsen kungs. Protams, Eiropas Savienība ir vienota, taču viena no problēmām ir saistībā ar AP valstu dalību, ar valstīm, kas cenšas integrēties Eiropas Savienībā. Jūs minējāt pilsoniskās sabiedrības lomu. Mēs to pirmajā panelī pārunājām. Tas ir kā tunelis, kur galā jūs neredzat gaismu. Baltijas valstu gadījumā tas notika daudz vienkāršākā veidā, jo mēs redzējām tuneļa galā šo te Eiropas Savienības dalību. Un paskatoties atpakaļ uz Viļņas deklarāciju, mēs redzam, ka Eiropas Savienība atzina partneru izvēli, bet kā būs ar Rīgas deklarāciju, vai mēs atzīsim partneru atzinumus, vai mēs spērsim soli atpakaļ? Un jūs vēlaties, lai es atbildu uz šo jautājumu, bet es vēl nezinu, kāds būs piektdienas diskusiju noslēgums. Es vienmēr ļoti nopietni pieeju noslēguma secinājumiem, un valdības tos ņems vērā. Runājot par šo problēmu, par dalību, mēs šeit nespēlējam dalības spēli, tas ir skaidrs. Abas puses ir vienojušās, ka atkarībā no valsts intereses notiks dziļa integrācija, un to nodrošina noslēgtie līgumi. Arī Baltijas valstīs tas veicināja tranzīciju. Es uzskatu, ka asociācijas līgumi ir jāizmanto kā spēcīgs dzinulis tam, lai virzītos pretī vērtībām un arī saturam, ko ietver eiropeiskā izvēle. Es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs instruments, kuru vajadzētu izmantot. Un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir atšķirīgi uzskati. Tie tādi arī paliks.
no šī skatu punkta ir daudz ražīgāk koncentrēties uz saturu un šīs attiecības attīstīt. Tas jau ir pietiekoši daudz darba. Paldies. Nākošais runātājs ir Ians Bonds, Eiropas reformu ārpolitikas centra direktors. Viņš arī ir bijis vēstnieks, apvienotās karalistes vēstnieks Latvijā. Nesen jūs uzrakstījāt interesantu rakstu. Austrum partnerības samits Rīgā būs ļoti miglaina lieta. Vai jūs varētu komentēt šo apgalvojumu? Paldies, Sandri. Es varētu teikt, ka es ļoti priecājos būt Rīgā, vienmēr priecājos šeit atgriezties, taču man šķiet, ka kopš Viļņas samita daudzos veidos, daudzējādā ziņā lietas ir sākušas stagnēt, neskatoties uz asociācijas līgumiem. Ukrainā notiek konflikti, ko vada Krievijas opozīcija. Mums ir cilvēktiesību pārkāpuma situācija Azerbaidžānā, mums ir Armēnija, kas tiek piespiest atturēties no asociācijas līguma parakstīšanas. Līdz ar to ir ļoti daudz, par ko sadrumt šajā situācijā. Taču tāpat laikā šim panelim būtu jārunā par pilsoniskās sabiedrības nozīmi miera un labklājības attīstībā šajā reģionā. Līdz ar to centīšos atlikušo runas laiku koncentrēt tieši uz šiem jautājumiem. Un iesākumā gribētu sacīt, ka tas jautājums ir saistīts ar ļoti daudzām problēmām un ļoti bīstams jautājums. Pilsoniskai sabiedrībai ir iespēja vai nu izkalt ceļu cauri kalniem vai arī spridzināt bumbas šajā reģionā. Un runājot par šo reģionu, tā ir jūsu atbildība izlemt, kā jūs rīkosieties. Pirms konferences es domāju par tām mācībām, ko mēs varam gūt no apvienotās karalistes pieredzes konfliktu risināšanā. Jo es zinu, ka mūsu pieredze Ziemeļīrijā ir kas tāds, ko cilvēki iesaldēto konfliktu teritorijās ir bieži ņēmuši par piemēru. Kad vēl strādāju ārlietu dienestā, mēs bieži saņēmām lūgumus atrast ekspertus un pilsoniskās sabiedrības grupas no Ziemeļīrijas, kas varētu doties un, piemēram, uz Dienvidu Osetiju vai citiem šādiem reģioniem, lai runātu par savu pieredzi konfliktu risināšanā un Ziemeļīrijas problēmu risināšanā, kas tobrīd bija ilguši jau teju 4. gadsimtu. Līdz ar to mums ir pieredze šajos jautājumos, un daudz no jums ir centušies no tās mācīties. Ir vairāk secinājumu, ko no tā varam izdarīt. Pirmkārt, pilsoniskā sabiedrība var būt gan daļa no problēmas, gan daļa no risinājuma. Ja skatāmies uz Ziemeļīrijas situāciju, šeit mums bija ļoti spēcīga pilsoniskās sabiedrības organizācija, šī oranžā savienība, kas aizstāvēja lielākās daļas sabiedrības viedokli, aizstāvēja to kareivīgi un ekskluzīvi. Šī savienība nepieņēma katoļus, nepieņēma katoļu dzīves biedrus. Ja bijāt pievērsies citai ticībai no katoļu ticības, tad jūs varējāt šajā savienībā piedalīties tikai ar īpašu atļauju. Šī bija sevišķi nozīmīga pilsoniskās sabiedrības organizācija, kurai ilgu laiku bija ekskluzīva, bet negatīva ietekme uz konfliktu. Un es nedomāju, ka šeit ir šobrīd velkams kādas paralēles Austrumeiropā. Taču man jāatzīstas,
es reizēm bažos, ka dažas no tām lietām, kas ir radušās, pateicoties Maidanu kustībai, sevišķi daži nacionalistiskās kustības, tām ir zināms šīs potenciāls uz šo negatīvo ietekmi, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība meklētu risinājumus pašā kopienā. Un es domāju, ka šī pozitīvā ietekme ir sevišķi nozīmīga. Otrais, manuprāt, ļoti svarīgais jautājums, kas ir iespējams vairāk nozīmīgāks Austrum Eiropai nekā Ziemeļīrijai, ir ārējā ietekme. Ir pilnīgi skaidrs, ka viens no Krievijas rīcības virzieniem ir manipulēt ar šo psiholoģiju sabiedrībā un izpratni par notikumiem. Reizēm tas izpaužas kā dažādu sabiedrības grupu sarīdīšana, un ko mēs redzam tādajādi, ka, piemēram, Abhāzijā, Gruzijas neatkarības sākuma posmā bija leģitīmas prasības, kuras pēc tam Krievu propagandisti un Krievu spēki Abhāzijā pārveidoja pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir liela atbildība censties nodrošināt, lai cilvēki spēj pienācīgi novērtēt, kas patiesībā notiek. Ir ļoti viegli tikt iesūktiem nepatiesos stāstos. Zinu, ka Pīters Pomerancevs, britu žurnālists, kas ir daudz strādājis psiholoģiskās karadarbības izpētē, šajā Austrumu partnerības mēdīju konferencē plānoja runāt par to, kā meistarīga propaganda panāk to, ka veselas valstis un grupējumi valstīs rīkojas pretēji savām interesēm. To tiek dēvēt par refleksīvo kontroli, un tās, manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums. Centīšos nobeigt īsumā. Pēdējais, ko vēlējos sacīt, ka organizāciju disciplīna ir ļoti nozīmīga. Šorīt kāds jau atsaucās uz solidaritātes kustības nozīmi Polijā. Un šis ir teju unikāls piemērs, kur mums bija spēcīgas personības no dažādām profesijām, kas apvienojās, lai panāktu kopīgu mērķu sasniegšanu. Un tas ir piemērs, kas, cerams, izplatīsies visā Austrumu partnerības reģionā. Šī ir svarīga mācība, kas mums jāņem vērā, un šī solidaritāte ir jāattīst cik vien iespējams. Paldies Bonda kungam. Man uzreiz arī jautājums. Jūs pieminējat daudzas interesantas idejas, un, protams, šo tiltu veidošanu, saikņu veidošanu ir nozīmīgs jautājums, kur pilsoniskai sabiedrībai ir liela loma. Jūs pieminējāt to, ka pilsoniskai sabiedrībai var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme. Varbūt jūs varat dot kādus konkrētus piemērus, kur ir izveidotas šie tilti pilsoniskajā sabiedrībā, un arī piemēri, kur tie tieši ir grauti, piemēram. Ja atkal pievēršamies šim Ziemeļīrijas piemēram, bija dažādu grupu centieni pārvarēt šo plaisu starp nacionālistiem un savienības atbalstītājiem. Un šeit bija arī centieni apvienot jauniešus, skolniekus, studentus, izmantojot sportu kā vienojošo faktoru. Līdz ar to bija daudz tiešām vietēji zemākā līmeņa centieni veidot šos saiknes. Un
Protams, lai tas izdotos, bija nepieciešami daži priekšnosacījumi, galvenokārt jau partnerība ar valdību, jo šie centieni neko nevarētu panākt, ja nebūtu vispārējais miera process, kurā tie varētu iekļauties. Jo sākotnēji tie tikai centās novērst situācijas pasliktināšanos, bet tajā brīdī, kad iesaistījās arī valdība, tad šie centieni guva aizvien lielākus panākumus. Jā, tad ļoti labs piemērs, jo mēs, pirms runājot par notikumiem Austrumu partnerības reģionā, tas ir īpaši svarīgi, pie tā vēl varbūt atgriezīsimies un domāsim vairāk arī jautājumu atbilžu sesijā, taču tagad dosimies tālāk, mums ir ierobežots laiks. Nākamais runātais būs Mets Rodžanskijs no Kennan institūta ASV, kas mums sniegs arī tādu transatlantisko ieskatu, taču bez transatlantiskā ieskata Mets arī mums var pastāstīt savus ieskatus par šo samierināšanās procesu, kāda ir pilsoniskās sabiedrības loma, ja ir iespējama šāda samierināšanās vai nu vienas kopienas vai plašākā nozīmē. Jā, paldies, Andri, man ir prieks būt Rīgā un piedalīties šajā konferencē. Es pārstāvu ASV un bieži vien šīs lietas, kas tiek sauktas par eiropeiskām, tās patiesībā ir transatlantiskas un eiroatlantiskas. Un, ja patiesībā mēs šeit runājam ne tikai par Eiropas principiem, bet eiroatlantiskiem principiem. Šķiet, ka atceros, ka Porošenko kungs ASV kongresā nesen runāja tieši par šo jautājumu. Lai atbildētu uz jūsu jautājumu, Andri, man ir jāatgriežas mazliet tālāk. Kas ir pilsoniskā sabiedrība, ko tā var un nevar izdarīt? Šeit ir svarīgi nesasaistīt pilsonisko sabiedrību ar visu, kas ir labs un visu, kas ir pareizs. Ians jau skāra šo jautājumu. Ja pilsonisko sabiedrību uzskata vienkārši par tādu kā rīku, kā pārveides ierīci no nevēlamas situācijas uz pareizo situāciju, tas ir nepareizi un tas ir biedējoši tiem cilvēkiem, kas nav arī vēl nākuši pie secinājuma, ka tas ir viņu vēlamais pasaules iekārtojums. No otras puses ir jāsaprot, kas pilsoniskā sabiedrība patiesībā ir, un tas ir arī ļoti nozīmīgs signāls autoritāriem režīmiem, kas pilsonisko sabiedrību uzskata par apdraudējumu. Pilsoniskā sabiedrība patiesībā ir aizsarga mehānisms, tā ir tāda kā apdrošināšanas polise. Līdzīgi kā ieguldījumos, ja visus ieguldījumus veicat tikai vienās akcijās, tad jūsu panākumi ir apšaubām. Šeit mēs redzam piemēru ar Krieviju, kas ir ieguldījusi visus resursus centralizētas valsts veidošanā, taču, ja nepastāv pilsoniskā sabiedrība, ja nav neatkarīgi mēdīji, neatkarīgi biznesa vide, tad sistēma ir kopumā trausla. Un tāpat, vēl kur šo paralēli ar ieguldījumiem, ja jūs nopērkat tikai vienu akciju, tad vienā brīdī akcijas cena ir labāka, citā brīdī sliktāka. Un tajā brīdī, kad šie peļņi ir laba, tad jūs nespējat iedomāties, kādēļ gan jums vajadzētu vēl citas akcijas. Taču arī no ieguldījumiem zinām, ka ieguldījumu portfelī vajag dažādību, jo tikai tā mēs varam garantēt ilgspējīgus panākumus. Tad 3 jautājumi par to, kas ir un kas nav pilsoniskā sabiedrība. Pilsoniskā sabiedrība ir cilvēka kapitāls. Valdība pati par sevi nav mūžīgais dzinējs. Tā ir nepieciešams cilvēka kapitāls, lai tā turpinātu darboties, un pilsoniskā sabiedrība ir šis kapitāls. Otrkārt, tā ir ideju, enerģijas resurss,
iedvesmas resursus, šīs labas idejas var rasties jebkur, ne tikai valdībā. Un treškārt, pilsoniskā sabiedrība var sniegt tiešus pakalpojumus. Mēs to skaidri redzējām Ukrainā. Oleksijs jau pieminēja dažus piemērus. Man nav pilnībā pieņemam, ka pilsoniskā sabiedrība brauka apkārt ar ieročiem un snaiperu tālskašiem un tam līdzīgi, taču pilsoniskā sabiedrība var nodrošināt humāno palīdzību brīžos, kad valdība nespēja gan ātri reaģēt. Un tad, protams, arī monitorings un uzraudzība. Tas, protams, nenozīmē, ka pilsoniskai sabiedrībai ir jābūt integrētai likumdošanas procesā, ka te visiem likumiem ir jāsaņem apstiprinājums no NVO, taču tai vienlaikus ir sava loma. Kas nav pilsoniskā sabiedrība? Tā nav it viss. Ja mēs ļaujam pilsoniskai sabiedrībai kļūt par tādu abstrakciju, kas ir viss, tā patiesībā kļūst par neko. Tas ir spēks ārpus valdības, ārpus biznesa vides. Tā ir jābūt konkrētai misijai, konkrētam mērķim. Un šeit es nepiekritīšu, piemēram, par šo oranžo savienību Ziemeļīrijā, lai arī tas ir piemērs, tāds negatīvs piemērs. Tad skaidrs, ka ir jābūt, šim durvīm ir jābūt atvērtām, jo ja pilsoniskā sabiedrība tiek veidota kā noslēgta grupa, tad tas neatbilst patiesībai. Pilsoniskā sabiedrība nav valdības radīta. To mēs skaidri redzam Krievijā, Baltkrievijā, arī ASV. Pilsoniskās sabiedrības šis aprises ir lielā mērā saistītas ar nodokļu politiku, ar valdības attiecībām, ar mēdījiem, reliģiju. Līdz ar to pilsonisko sabiedrība vienmēr ir cieši saistīta ar valsti. Un visbeidzot, pilsoniskai sabiedrībai ir pašai jāatzīst savas robežas, savi ierobežojumi. Kad valdība un pilsoniskā sabiedrība satuvinās tik ļoti, ka nav vairs skaidri, kur beidzas viens un sākas otrs, ko arī Jūris, piemēram, sākumā ilustrēja, sakot, ka nav pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Man ir kolēģi, kas ir no NVO pārgājuši uz darbu valdībā, bet nespēja atteikties no savas iepriekšējās lomas. Tas ir ļoti bīstami. Jums šeit ir jānodala šīs divas atbildības sfēras. Mums ir dažādas lomas, ir biznesa loma, militārā loma, mediju loma, valdības loma. Un šīs lomas ir jānošķir, lai valsts varētu efektīvi funkcionēt. Ja tās saplūst un kļūst par vienotu kopumu, tad mēs varam atrasties uz nepareizā ceļa un attīstība var kļūt nepareiza. Paldies, jūs ļoti labi izteicāties par pilsonisko sabiedrību. Taču neatbildēt uz pirmo jautājumu par miera dibināšanu reģionā. Lūdzu īsumā atbildiet uz šo jautājumu. Miers ir vienmēr iespējams, taču runājot tieši par pamieru izveidošanu, ir šie divas atbildes. Pirmā ir tā, ka nav iespējams vienoties par mieru, ja joprojām notiek aktīva vārdarbība. Un otrais, ja jūs vēlaties veidot, ja nav institūcija, kuras cilvēki ir ieinteresēti, arī kur cilvēkiem tiek maksāta atbilstoša samaksa, tad nekad nebūs pamats, kas veido pamieru. Tad, ja notiek joprojām nogalināšana, tad arī nevar notikt pamiers. Un tieši tas pats attiec uz institūcijām. Ir vajadzīgas institūcijas. Ir teorija, saskaņā ar kuru gadu desmitu laikā
vai ilgākā laikā cilvēki aizmirsīs to, kas ir noticis, taču Eiropas vēsture parāda to, ka tas nav noticis. Jo cilvēki ļoti labi atceras to, kas ir noticis, un paldies par šo domu, kas raisa vēl domas. Un pirms sākam jautājumu sadaļu. Uzdodot jautājumus, lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Mēs atgriezīsimies pie atbildēm. Lūdzu, iesaistīsim auditoriju. Sāksim ar ārzemju viesiem. Mani sauc Aleksandrs Čubriks no Krievijas. Esmu ekonomists. Es vēlētos uzdot jautājumus krieviski. Tādā veidā es labāk varēšu izskaidrot savu domu. Es vēlētos izteikt vispārīgus komentārus. Pirmais attiec uz iepriekšējā paneļa diskusiju. Ik viens no mums, kas strādā savā valstī, ļoti labi saprot, kas notiek viņa paša valstī, bet to, kas notiek citās valstīs un citās organizācijās, daudz zina tikai stereotipu līmenī. Un kad tiek, piemēram, tiek paziņots, ka Baltkrievija de facto ir Krievijas sastāvā, atspoguļo stereotipus, taču tie stereotipi nekur nav balstīti. Un šeit, dialogu platformā, jūs taču varat pavaicāt, kā jums Baltkrievijā, kāda ir situācija. Tas ir pirmais. Un otrais, ko vēlos teikt, ka trešo pilsoniskās sabiedrības konferenci varētu glābt šāda struktūra. Piemēram, pirmais panelis. Tur katras valsts padziļināta analīze tiek prezentēta, kādas problēmas un vājās vietas, arī stiprās puses tiek prezentētas, un šie visi rezultāti tiek balstīti, tiek pamatot ar konkrētiem skaitļiem. Otrais - pilsoniskās sabiedrības attiecības ar Eiropas organizācijām, un šeit Eiropas struktūru, Eiropas Savienības institūciju pārstāvi uzklausītu šīs prezentācijas. Mums ir jāsaprot, ka pilsoniskā sabiedrība var spēlēt gan pozitīvu, gan negatīvu lomu. Mums ir svarīgi jāsaprot savas kļūdas. Ļoti spilgts piemērs, kad pilsoniskā sabiedrība spēlē negatīvu lomu, ir tad šāda struktūra varētu glābt nākošās konferences rezultātus, varētu uzlabot rezultātus. Paldies, šo konferenci mums ir jānotur šajā formātā. Paldies, Marija Goldova no Providus domnīcas. Paldies, Dženskij kungs, par ļoti labām domām, ko izteicāt. Mēs atgriezāmies pie pilsoniskās sabiedrības tematikas. Es piekrītu arī Danielsena kungam par reformām, ka reformas ir miera stabilitātes galvenais elements. Taču runājot par pilsonisko sabiedrību, jūs minējāt cilvēku kapitālu un pakalpojumus. Taču mums vajadzētu arī ņemt vērā kapacitāti. Tā kā tiek pārunāts Ukrainas piemērs, man bija iespēja arī parunāties ar Ukrainas domnīcu pārstāvjiem. Viņi teica, ka tur ir ļoti daudz kapitāla. Un runājot par to, kā arī par to,
kā var iesaistīt pilsoniskās sabiedrības spēlētājus reformās. Es nedomāju, ka šis ir labākais veids, un es nepiekrītu par tiem riskiem, ko teica Radženskī kungs. Domāju, ka ir vēlreiz jāapsver tas tehniskais atbalsts, ko Eiropas Savienība var sniegt. To vajadzētu sniegt augstākā līmenī. Šobrīd šis aspekts nav izdevies. Paldies. Kāds runātājs, kas ir zāles beigās, mēģiniet runāt pēc iespējas īsāk. Paldies par iespēju. Es pārstāvu demokrātijas organizāciju Azerbaidžānā. Ja nemaldos, Mr. Haran kungs minēja, ka iesaldēts konflikts ir labāk nekā karš. Tas varētu atbilst patiesībai, taču patiesībā, skatoties ilgtermiņā, tā ir sprākstviela. Runājot par Austrumu partnerības reģionu. Un no šī viedokļa es vēlētos Eiropas Savienības pozīciju apšaubīt. Jo tā jācenšas spēlēt svarīgāku lomu Dienvidu Kaukāzijas reģiona konfliktu risināšanā, piemēram, konflikts Kalnu Karabahā, kas ir iesaldēts. Taču šis konflikts izraisa drošības draudus. Un mēs, kā Austrumu partnerības biedri, pieturamies pie Minskas formāta, taču tam ir vajadzīgas iniciatīvas. Es vēlētos uzdot jautājumu par to, kā varētu palielināt Eiropas Savienības lomu un iesaistību šajā procesā. Paldies, pietiks. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Nākošais, lūdzu. Paldies. Es pārstāvu institūciju no Helsinkiem. Jā, mēs dzirdam kritisismu, taču vajadzētu ieviest Māršala likumu reģionā. Ja tas tiek ieviest, valstis nevēlas atmaksāt savu parādu. Tāda situācija bija Polijā 81. gadā, un ir arī citi piemēri. Un ir jautājums, ja Ukrainā notiek defolta situācija, šobrīd jau arī pastāv šādi draudi, vai varētu sākt ieviest Māršala likumu? Vēl kāds jautājums pavisam blakus iepriekšējiem runātājiem? Tad atgriezīsimies pie paneļa diskusijas. Es esmu pārskāvis no Maskavas. Es šeit pārstāvu mazākumu, es pārstāvu to ziloni, par ko jūs runājat. Vakar uzstājoties ar prezentāciju Baltkrievijas konferencē, es runāju par drošības jautājumiem.
Es vēlētos atkārtot dažas no šīm domām. Viļņas samits bija pēdējais samits, kad runa bija par kaimiņu valstu politiku. Šobrīd Krievija viennozīmīgi ievieš agresīvu politiku, un tā nebeidzas ar Krimas okupāciju un to saistītajām problēmām, kā arī ar Doņetskas un Luganskas republiku okupāciju. Pastāv iespējams apdraudējums visai Eiropas kopienai, jo īpaši tām valstīm, kas atrodas tuvāk Krievijas robežām. Es vēlētos arī pievērst uzmanību tam, kā šeit minēts, trīs austrumu partnerības valstis ir vairāk attīstījušās Eiropas Savienības vērtību pieņemšanā. Vēlos vērst uzmanību, ka šīs trīs valstis šobrīd piedzīvo Krievijas agresiju. Tas attiecas gan uz Moldāviju, gan uz Gruziju. Atgriezīsimies pie paneļa diskusijas. Komentāri no jūsu puses. Šeit ir arī papildus mikrofoni. Profesoru Harans, lūdzu. Runājot par defaultu un par kara situāciju, kas attiecas uz defaultu, Ukraina dod priekšroku diskusijām un savu parādu pārstrukturēšanai, kas ir diezgan saprotams. Ir daudz piemēru, kad Starptautiskais valūtas fonds ir turpinājis nodrošināt parādus valstīs, kur turpinās militārā diktatūra. Ir vairāki piemēri, ko es varētu sniegt. Tad šeit nav tiešas saistības, taču man ir sajūta, ka viens no rīkiem, kas tiek izmantots, ir mēģināt pārliecināt Ukrainas valdību neuzsākt kara darbību, jo tad valūtas fonds nenodrošinātu aizdevumu. Tāda man ir sajūta, ko es vēl šeit varētu piebilst. Un runājot par kara darbību vai ārkārtas situācijām, ir vairākas iespējas Ukrainas saskaņā ar Ukrainas likumdošanu. Otrs jautājums ir par pilsoniskās sabiedrības biedru iesaistīšanos politikā. Ir vairāki piemēri Eiropā un arī Baltijas valstīs, kad šie cilvēki iesaistās politikā. Daži no tiem ir bijuši veiksmīgi un daži mazāk veiksmīgi. Pilnīgi noteikti tie zaudē kādu saikni ar pilsonisko sabiedrību, taču es nedomāju, ka pilsoniskā sabiedrība Ukrainā ir apdraudēta, jo ir vairāki centri, kas turpina darboties veiksmīgi. Es nedomāju, ka šeit ir kādi draudi. Es vēlos paskaidrot domu par brīvprātīgajiem, ko Meķu minēja. Ir vairāka veida brīvprātīgie, runājot par Ukrainas armiju. Tad Ukrainas armija tika iznīcināta un tika izveidota šī brīvprātīgo daļa. Vēsturiski to varētu salīdzināt ar Amerikas vēsturi, kolonizāciju, kur šie cilvēki tika saukt par patriotiem. Ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vāc naudu, pārtiku, ko ziedot Ukrainas armijai. Un šo es uzskatu par pilsoniskās sabiedrības aktivitātes izpausmi. Es uzskatu, ka tas ir liels, ļoti izteiksmīgs piemērs.
kā ir notikusi Ukrainas sabiedrības mobilizācija. Man ir vēstniekam Buntam jautājums, kad jūs runājat par draudiem, es vēlētos, lai jūs sniegtu kādus piemērus, jo tas mums palīdzētu šo jautājumu tuvāk pārunāt. Jo jūs pareizi ļoti minējāt, ka Ukrainas vēlēšanu rezultāti ir Ukrainas labējais spārns ieguva tikai 2% vēlēšanās. Jautājums bija par vēlēšanu procentu sadalījumu. Runājot par konfliktu Kalnu Karabahā, tas pilnībā atbilst iepriekšējās šī brīža Ukrainas valdības nostādnēm. Un cilvēku kapitāls, kas Ukrainā ir šobrīd pieejams, atbalstīs šos pūliņus. Ļoti daudz ko varētu teikt par situāciju Ukrainā. Un mans viedoklis ir tāds, ka tā loma, ko spēlē pilsoniskā sabiedrība šajā kontekstā, ir pozitīva. Mums ir jāturpina šādā pašā garā. Runājot par iesaldētiem konfliktiem, Eiropas Savienība ir ļoti heterogēna ar lielu viedokļu dažādību. Un tās nolēmi, kuras jautājumus supranacionālā līmenī risināt. Taču Eiropas Savienības institūcijas nelemj par starptautiskiem konfliktiem par šo līmeni. Ja jūs prasītu manu viedokli, tad tas ir tieši tas, kā es to redzu. Paldies, jums ir pilnībā taisnība, ka politiskais atbalsts Nacionālajai frontei Francijā un šiem spēkiem apvienotajā karalistē, es varbūt tos nesauktu par galēji labējiem, tie katrā ziņā ir populistiski spēki. Tie ir vienlaikus gan labēji, gan kreisie, atkarībā no tā, kuru programmas daļu jūs lasāt. Tie ir noskaņot uz ekonomiskā stāvokļa saglabāšanu, dažādi sociālistiski noskaņoti. Taču, kā jau es sacīju, galējie labējie spēki guva nelielu atbalstu. Un šeit sākotnēji bija atsevišķi tādi radikāļu uzliesmojumi, kur bija, piemēram, gadījumi, kad cilvēki tika mesti atkritumu konteineros tādēļ, ka tika apsūdzēti korupcijā. Un šīs atsevišķās individuālās izrēķināšanās gadījumi ir bijuši un skaidrs ir saprotams, kādēļ cilvēki neusticas varas iestādēm korupcijas izmeklēšanā, pastāv bažas, ka šie gadījumi netiek pienācīgi izmeklēti, taču pašorganizēta
šī aizsardzība, pašorganizēta rīcība ir ļoti bīstama. Mēs to esam redzējuši apvienotajā karalistē, kur cilvēki neusticas policijai un varas iestādēm un uzņemas šo rīcību paši un rada līdz ar to tikai lielākas problēmas. Jā, es piekrītu Iena sacītiem, lai precizētu, ko es domāju, runājot par pilsoniskās sabiedrības ierobežojumiem. Es ņemu vērā pilsoniskās sabiedrības sniegtos cilvēku resursus šeit. Skaidrs, ka Ukrainā cilvēku resursi šādā ziņā neizsīks. Tas, par ko es bažījos, ir, ka pilsoniskā sabiedrība, valdība, mēdī, bruņoties spēki, ka tie neievēro savas robežas. Ja cilvēks no mēdīju sektora pāriet darbā valdībā, viņam ir jāpārtraukt būt žurnālistiem. Cilvēks no karavīra kļūst par politiķi, viņam ir jāpārtrauc būt karavīram. Tas pats attiecas uz pilsoniskiem aktīvistiem, pilsonisko sabiedrību. Šī ir grūtāk redzama atšķirība, varbūt, jo mēs visi tērpjamies uzvalkos, mēs nevelkājam uniformas, taču tas var radīt problēmas lielākā mērogā. Es pilnībā piekrītu, vēlos tikai precizēt. Slavens ukraiņu žurnālists, kurš kļuva par parlamenta deputātu un pārtrauca strādāt par žurnālistu Ukrainska Pravda avīzē. Otrs jautājums par brīvprātīgo bataljoniem, kuru dalībnieki arī kļuva par parlamenta deputātiem. Tad, lai precizētu, viņi paši sevi bieži vien prezentē kā joprojām, ka būtu komandieri, taču patiesībā viņi tādi nav. Bet kopumā es jums piekrītu, ja jūs kļūstat par politiķi, tad jūs atsakaties no savas iepriekšējās karjeras. Jā, dosim vēl klātesošajiem iespēju uzdot savus jautājumus, bet izteiksimies ļoti īsi, mums ir vēl 10 minūtes, jo 10 minūtes vēlāk sākām. Zāles aizmugurē. Šķiet, ka ir daži jautājumi. Sāksim tad no zāles aizmuguras un virzīsimies uz priekšu. Es domāju, ka tā būtu vieglāk. Dosim arī zāles aizmugurē iespēju izteikties. Paldies no Armēnijas. Pirmkārt vēlos paust līdzjūtību Azerbaidžānas kolēģiem saistībā ar vakardien notikušo traģēdiju ar daudziem ievainotiem bojāgājušajiem. Man ir īsts jautājums Gogolašvili kungam. Jūs runājāt par Krievijas militārajiem draudiem. Kā ir ar Krievijas maigo varu Gruzijā? Jo visas Krievijas kaimiņu valstis izjūt šo maigo varu, Armēnija to izjūt pavisam noteikti. Kā jūs izvērtēsiet šo Krievijas maigās varas ietekmi Gruzijā? Paldies, nākamais jautājums turpat blakus, lūdzu. Arnolds Sepaņu no Gruzijas. Pēdējie runātāji daudz runāja par vairāk ir vairāk principu. Un es bieži vien šos vārdus dzirdu no Eiropas institūcijām, taču tik, cik es pats redzu, tas ir princips, ko izmanto Krievija, nevis Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienība patiesībā to izmanto principu mazāk ir vairāk. Tad runājot par to, kā veicināt mieru un runājot par Krievijas okupāciju, kas attiec uz Moldavu, Ukrainu un Gruziju, kas ir centušās daudz īstenot ceļā uz pietuvināšos Eiropai. Šīs okupētās teritorijas ir tās, kurās dzīvo minoritātes, taču mēs kādēļ gan šeit nerunājam par šīm minoritātēm. Mēs
šos cilvēkus neiekļaujam austrumu partnerības procesos. Es bieži piedalos šāda veida formos un konferencēs, bet es nevaru sadzirdēt šajās teritorijās dzīvojošo cilvēku balsis. Šeit nav runa tikai par Krievijas okupāciju, šeit ir runa par to, ka mēs esam pamatuši novērtā paši šos cilvēkus, kas dzīvo mūsu valstī. Paldies, jā, nozīmīgs jautājums. Lūdzu, nākamais jautājums. Paldies, Vladimirs Sokols no Jamestown fonda. Es pilnībā piekrītu panelistu sacītajiem, es vēlētos papildināt, sakot, ka cerams, ka gala paziņojums neaicinās tikai īstenot Minskas vienošanos, abas vienošanās, jo tās nav īstenojamas. Šeit ir prasības Ukrainas varas iestādēm, taču nav nekādi pienākumi Krievijai izvest savus militāros spēkus vai atjaunot Ukrainas kontroli pār Ukrainas robežu. Visi politiskie pienākumi ir uzvelti Ukrainai, un nekādi pienākumi nav uzlikti Krievijai. Prezidents Putins jau ir paziņojis, ka Donbasā nav nekādu Krievijas bruņoto spēku, un līdz ar to nav nekas, ko izvest, jo šie spēki jau ir integrēti Doņetskas un Luhanskas bruņotajos spēkos. Līdz ar to, atbilstoši Minskas vienošanās, jebkāda spēku izvešana būtu jāveic tikai pašai Ukrainai, līdz ar to tiktu leģitimizēta šīs tās saucamās Doņetskas un Luhanskas republikas, taču Ukrainai nav nekāds iemesls to darīt, jo tā nesaņems neko pretīm. Līdz ar to Minskas vienošanās izpildīšanu nevajadzētu pieminēt mūsu konferences gala paziņojumā. Jā, paldies, un tad pēdējie jautājumi. Paldies, esmu Mārtons Sahuns no Armēnijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Un jāsaka, ka ne pēc apģērba mēs nosakam, kurš cilvēks pārstāv kuru valsti, gan Čehijas, gan citi pārstāvi Eiropas Savienībā pārstāv savu valsti, un ne pēc apģērba mēs nolemsim, ko tieši viņi pārstāv. Viņi arī pārstāv pilsonisko sabiedrību. ODKB biedri jau ir apgalvojuši, ka NATO ir apdraudējums ne tikai Krievijai, bet arī tās biedriem. Baltkrievija ir biedre šai organizācijai un arī strateģiskas attiecības ar Azerbaidžānu. Un tāpēc sanāk, ka AP3 biedri šobrīd ir apdraudēti. Kā Armēnijas pilsonis es nejūtu apdraudējumu, taču šis apdraudējums pastāv, apdraud visus procesus, ko mēs šeit pārunājam. Mans jautājums ir šāds. Kā mēs varam novērst šo drošības draudu, šo draudu austrumu partnerībai? Paldies. Stepāns Gagarjans, esmu no Armēnijas. Mans jautājums ir adresēts Ukrainas kolēģim. Visi jautājumi ir interesanti. Tūlīt formulēšu savu jautājumu mirklīti. Esmu pārliecināts, ka Ukrainas tauta pastāvēs par savu izvēli. Mans jautājums saistīts ar korupciju. Kad uz Armēniju atbrauca Eiropas Savienības amatpersonas,
Viņi vienojas, ko var darīt. Taču jums, kā es saprotu, ir ļoti horizontāla korupcija. Tas ir vidusmērs, kas to dara. It kā ir atnākusi normāla, pieņemta normāla valdība, kas to nevēlas darīt. Mēs gribam palīdzēt, bet viss ir tās horizontāli sadalīts. Sakiet, lūdzu, kā to var izsināt? Atgriezīsimies pie panelistiem ļoti īsi. Lūdzu, pēdējās atbildes. Bet sāksim tad ar jums, un tad virzīsimies atpakaļ cauri visiem panelim. Jā, nu paldies, vēlos tikai es sacīju Bilsko par pēdējiem jautājumiem par Krievijas draudu uztveri. Nu, tie ir reāli, nav maģisku risinājumu. Piemēram, ja kāds jūsu ģimenes loceklis ir paranoiķis, jūs varat viņu sazāļot, jūs varat viņu ieslodzīt aizslēgtā telpā, jūs varat nepārtraukt ar viņu cīnīties, vai arī jūs varat caurskatāmi un patiesi pārunāt situāciju, pārspriest iespējamos izaicinājumus un iespējamās problēmas un cerēt, ka ar laiku būs iespējams panākties vien lielāku progresu. Taču šeit nav maģisku risinājumu, kamēr vien Krievija ir tādā situācijā, kur Putina viedoklis ir ļoti populārs un kur ASV un rietumi kopumā tiek uzskatīti par apdraudējumu. Tad skaidrs, ka mēs pieņemam un uzskatām, ka Krievija ir drauds arī Eiropai. Nu, par Vlada Sokola sacīto es piekrītu, ka Minskas vienošanās nav izpildāma. Un es tiešām domāju, ka ES šeit ir iekļuvusi slazdā. Tas, no kā es īpaši gribētu, lai mēs atbrīvojamies, ir šī Krievijas, Francijas un Vācijas trīspusējās sarunas un vienošanās. Šeit nav nekāda iemesla Krievijai dot varu šajās pārunās ar Eiropas Savienību. Šķiet, ka bija kāds jautājums par iesaldētiem konfliktiem un cilvēkiem, kas dzīvo šajās kardarbības zonās. Tas ir interesants jautājums, jo, ja mēs skatāmies, kā šīs sabiedrības var saliedēties, tas ir kas tāds, ka mums ir jāpēta, un šis ir sarežģīts jautājums, taču mums ir jārod veidi, kā mēs varam diskutēt, tikties ar šīm kopienām, runāt par jautājumiem, kas iet ārpus šiem iesaldētajiem konfliktiem. Es domāju, ka tas ir kas tāds, par ko mums ir jādomā vairāk. Es atbildēšu savā dzimtajā valodā. Starp citu, es vēlētos vēlreiz uzsvert, ka pēdējie notikumi Donbasā demonstrēja, ka Ukrainas tas process, nācijas veidošanas process, kas Ukrainā notiek, nav balstīts uz etnisko izcēlesmi, tas ir pēc teritoriāla principa notiek. Un es vēlos teikt, ka nav svarīgi, kādā valodā jūs runājat. Pat labējiem nav svarīgs šis aspekts. Un tagad es sākšu runāt krieviski. Runājot par korupciju. Ukrainā nav radikāls pārāvums ar pagātni. Notiek evolūcija. Karš pastiprina situāciju. Oligarhu vara pastāv joprojām arī kara situācijā. Bet pret visiem oligarhiem nevar vienlaicīgi uzsākt varu. Kolomoiskis, Hirtašs ir oligarhi, kas ir minami, pret kuriem šobrīd notiek karš. Tiek pieņemts likums par dabas gāzi, ko ļoti augstu vērtē Eiropas Savienība. Arī solis uz priekšu ir noticis tajā ziņā, ka korupcijas novēršanas birojām ir ievēlēts direktors.
Minskas līgumos nav runāts par divām separātistu republikām. Tie ļoti kā saistīti viens ar otru, taču patiesībā tos var interpretēt dažādi. Tāpēc es nedomāju, ka tos var izpildīt. 2. un 3. punkts ir izpildāmi, pārtraukt tiešu kara darbību un atgriezt gūstekņus. To var izdarīt, un šeit ir svarīgi arī mūsu starptautisko partneru atbalsts. Paldies! Least, of course, last. Gogolašvili kungs, jūs kā pēdējais varat izteikties. Jā, es saprotu, ka nevajag atturēt cilvēkus no pusdienām, bet centīšos izteikties īsi. Pirmkārt, vēlos uzsvērt 3 jautājumus. Sākšu ar Krievijas maigo varu. Mikrofons strādā. Tātad, Krievijas maigā vara neietekmē Gruziju vien, tā ietekmē visu Austrumu Eiropu, visas kaimiņu valstis, visas Austrumu partnerības valstis. Gruzijā mēs redzam ļoti agresīvu šīs maigās varas izpausmi, un tā ir vērsta vairākos virzienos. Viens, protams, ir Gruzijas ekonomikas sasaiste ar Krieviju. Šeit ir centieni stimulēt Gruzijas eksportu uz Krieviju, veicinot uzņēmumei darbības sadarbību ar Krieviju, otrkārt uzpērkot nekustamo īpašumu Gruzijā un infrastruktūras objektus, un cenšoties pārņemt lielos uzņēmumus, it sevišķi šeit spēcīgi darbojas Krievijas monopolu uzņēmumi, kas cenšas iegūt kontroli pār nozīmīgiem uzņēmumiem Gruzijā. Un otrais virziens ir spiediens, psiholoģiskais spiediens, finansējot NVO, finansējot mēdījus, radot propagandu un vidi, kur Krievija un Eirāzijas Savienība un visi ar Krieviju saistītie projekti gūst kādas priekšrocības, tiek prezentēti kā īpaši atbalstāmi. Ar šo propagandu tiek aizpildīta informatīvā telpa Gruzijā. Un treškārt, es domāju, ka Krievijas maigā vara patiesībā ir arī Krievijas trūkums, jo Krievijā ir lielas problēmas ar darba spēku, un izsniedzot Krievijas pases Gruzijas iedzīvotājiem, tas rada Gruzijas bezdarbniekiem iespējas doties uz Krieviju, sasaistīt savu ekonomisko labklājību ar Krieviju. Un tas viss, protams, Krievijai palīdz īstenot savu ietekmi pār Gruziju un pār gruzīnu prātiem. Un es atvainojos, ka izsakos tik ilgi, vēlējos tikai pieminēt vēl 2 jautājumus. Tad Krievijas maigā vara ir nopietna problēma, kas ievērojami klātesoši Gruzijā. Un šis ir jautājums, kas ir jārisina, lai savaldīt šo Krievijas agresiju. Un tātad vēlos pieminēt vēl 2 jautājumus šajā paneļa diskusijā. Pirmkārt, Eiropas perspektīva Ukrainai, Gruzijai un Moldovai. Es domāju, ka visas 6 austrumu partnerības valstis gūst labumu no šīs partnerības, un tām visām ir nepieciešams piedāvāt šīs Eiropas perspektīvu. Protams, Ukraina, Moldova un Gruzija ir izrādījušies vienu lielāku iniciatīvu, un es ļoti ceru, ka pilsoniskā sabiedrība arī atbalstīs šo Eiropas perspektīvas nodrošināšanu. Otrkārt, atbalsts ir nepieciešams arī austrumu partnerības attīstībai,
tā, lai tā saglabātu šo 6 dalībvalstu formātu un lai šīs valstis, kas gūst atbalstu no Eiropas Savienību, bet tātad, lai šis formāts saglabātos un Eiropas Savienība nodrošinātu atbalstu arī tām valstīm, kas šobrīd ir mazliet mazāk aktīvi savā reformu procesā, un savukārt tām, kas izrāda iniciatīvu un ambīcijas, ka tām tiktu sniegs aizvien lielāks atbalsts un veicinot arī pārējo valstu aktivizēšanos. Paldies! Jūsu sacītais tikai norāda to, ka mums ir joprojām ļoti daudz par ko runāt arī pēc šīs sesijas beigām. Es uzņemos pilnu atbildību par to, ka esam pārsnieguši atvēlēto laiku, bet tā kā sākām mazliet novēlot un diskusija bija tiešām ļoti interesanta. Atturēšos no gariem noslēguma vārdiem, taču teikšu tikai to, ka kopš 2013. gada miers pasaulē ir kļuvis par pilnīgi savādāku jēdzienu, nekā to izpratām pirms tam. Tā vairs nav abstrakcija, tas ir kaut kas ļoti reāls un nozīmīgs visā mūsu reģionā. Kādā ziņā pirms aicināšu jūs pateikties mūsu paneļa dalībniekiem, uzreiz varu teikt, ka Diāna arī informēs par organizatoriskiem jautājumiem, bet tagad laiks aplausiem. Dargie kolēģi, tad daži vārdi par to, kā darbosimies tālāk. Pēc pusdienām atgriezīsimies uz darba grupām. Mēs darba grupās sagatavosim konferences rekomendācijas, kas rītdien tiks pēdējā paneļa laikā nodotas mūsu lēmumu pieņēmējiem. Tātad pēc pusdienām jūs darbosieties darba grupās, kurām esat reģistrējoties konferencei. Mums ir pieejams norādes, kurā telpā darbojas katra darba grupa. Un pēc darba grupām būs kafijas pauze un vairumam no jums būs brīvais laiks līdz vakariņām, kas būs 7:00. Paldies un tagad laiks pusdienām!